Šis būs stāsts par divām labām, bet ļoti neuzmanīgām draudzenēm. Šī ir Elīna. Viņai patīk ieteikt lietas Ilzei. Un šī ir Ilze, un viņa klausās visā, ko iesaka Elīna. Un tā vienu dienu uz dīvāna sēžot, Elīna pastāst Ilzei, ka ir atradusi ļoti interesantu aplikāciju. Un kā jau es teicu, Ilzei ļoti patīk Elīnas ieteikumi, tādēļ nedomājot ne sekundi, viņa skrien aplikāciju lejupielādēt. Un līdz ko aplikāciju lejupielādēt telefonā, Ilze kopā ar Elīnu atzīmē visur apstiprināt. Līdz ko atnāk īziņa. Stop. Es atļaušos nedaudz pārtraukt šo sirdi plosošo stāstu. Datu valsts inspekcija ir izziņojusi radošo konkursu skolēniem Neredzamais rēķins. Un šī konkursa ietvaros dalībnieki aicināti veidot video, audio, plakātus, zīmējumus, jebkādā sev tīkamā veidā ilustrēt, kā cilvēks samaksā ar saviem datiem par šiem šķietami bezmaksas pakalpojumiem, kurus dalībnieki ir aicināti veidot video, plakātus, audio vai jebkādā citā radošā veidā digitālā formātā darbus, kas atklāja, kā cilvēks samaksā ar saviem datiem šķietami par bezmaksas pakalpojumu. Un darbi jāiesniedz līdz 2026. gada 31. janvārim. Un 3 labāko darbu autoru komandas saņems vērtīgas balvas. Skaties, kam piekrīti, lai nemaksātu ar saviem datiem.